Vesels, Oskar! Sveiki! Es jebkurā gadījumā šodien domājot par sarunu ar tevi, man iegoja prātā, protams, ka pats sākums. Par to, ka 93. gada septembrī es sāku strādāt Rāzakņas augšskolā, un pirmo nodarbību latgalīšu literatūras viesturī man bija tieši pie jūsu kursa. Un tī, protams, bija gan tu, gan Ingars kādu breidi, gan Sandra Ūdre, gan citi, jāsaka, cīši prasēgi studenti. Un īstenībā man redzīs, man cīši pazaveica par to, ka, ja tī kursi, kas bija pašā sokumā, varbūt būtu mazāk motivēti, dazinot, sprīst kopā, kaut kādā veidā darboties kopā, droši vien, ka arī mums ceļš izītu savaižoks. Par to man jāsaka ar to, ka es saku paļdis, ka jūs bijat tādi, kas lika vuicētīs leidza, un te viena no lītām, kas droši vien, ka ne tikai bija man kā vuicēbu priekšmets, bet kas atsakloja pilnā būtībā, bija brīvības kategorija. Un par ko? Par to, ka, nu, teiksim, tā no augšskolas eksistenciālisms kā literatūras virziens man baigi patika. Bet tad, kad es satiku laikam jūs un visvairāk laikam tevi, tad es redzēju, ko brīvība nozīmē arī kasdienas izpausmīs. Un tas mans vaicājums droši vien ir sākot sarunu, kā tu vispār domāji, vai tev tīši konkrēti brīvība tādā individuālā izpratnī un brīvība tā kā plašākā kategorijā, kā tu jau izjūti? Un vai ir izmaiņas tūrais i tagad? Tas, lai es būtu īstais cilvēks, kam par brīvību runāt, es esmu viens no nabrīvākiem cilvēkiem. Laikam kādi ir par to, ka mēs jau paši esam savas nabrīvības, savu iekšēju cītumu autori vislielākā mērā. Bet, nu, brīvība ir laikam sinonimiski vistuvāk atbildībai. Atbildībai pateibai. I tad, cik mēs ir gana spēka i mīlestības būt pateigiem, tik mēs varam būt brīvi. Timā telpā, kur tos mīlestības nav, i kuru mēs nevaram pīpildāt ar savu, nu, ar savu būtību, ar savu mīlestību, timā vītā īt. Tas tā pretējis mīlestībai, var to saukt par namīlestību, par tukšumu, par malnumu, I tā mēs savu brīvību deleģējam. Kad mums nav spēka, vai nav gribēšanas, vai nav vajadzības, vai vienkārši kādu citu iemeslu pēc, mēs atdodam savu brīvību citiem. Tad, kad tu pats nezini, ko ar savu brīvību darāt, tu drīz atceries citi spēki, kas izdomājas, ko ar tavu dzīvi, ko ar tavu pateibu, ko ar tavu valsti, ko ar tavu bērnu nūlicīni, tavu pagotni izdarāt, kā tu pasniegt, Nu, tu tā īsoki jau, jāsaka, aizejūt. Viss ir viens kategorijā, kur pavisam sarežģīti ir saprast, tad kas ir brīvība. Labi, brīvība ir pateiba un atbildība. Redzīs, cīši svarīgi vordi par to, ka mūsu dīnos, man redzīs, nu, nav brīvības, bet ir visatļautība vai arī, es pat nezinu, kaut kāda destrukcija, kas dominēja. Un tu precīzi nodefinēji, nu, tā kā, saki, sinonīmiski šos vordus. Bet timā pašā laikā, nu, kā tu izjūti? Kāda tad ir vai nu tava poša, vai kas tev rada to cītuma sajūtu, sacēsim tā? Nu,
Alberts Kamīnos, kas atsaka, vienīgo varamo ir brīvība attīcībā iz novi. I daudz vai lielāku daļu nabrīvības vajadzētu itam nāsamības sūklokumam atbrīvot no maisu, bet arī nav visot. Ir cilvēki, kas pat, sacāsim, smierts gultā gulādami nevar pīdūt, nevar atlaist tamai un Sartrs sacīja, ka cilvēki ir nolemti brīvībai. Kā tev redzīs no ito punkta, kas tad ir tas, es nezinu, atkal nevis svarīgākais, bet Laikam nolemti mēs tomēr esam. nolemti. Kaidā? Ja? Kaidā tu breidī pazīmt atbildību i dūma, nu kuros man pēdējos gadus būtiski šārmas īpori kaulim, ka ne tikai viss, kas ar mīsim notiek, bet arī viss, kas ar cilvēci kopumā notiek, to visa autori esam mēs paši. I pat pašas baisnīgākos lītas, pašas melnākos i tumsākos lītas, kas pazaroda iz zemes, tos esam radījuši mēs paši. To palīk, tā, kā kuram. Nevar napīkrist noteikti. Tad Diemžēl. Ir tad, kad nav mīlestības būt brīvam, tad dreiž asaru un politiskos īkvortis, ekonomiskos struktūras, kas porjam tū, ko tu navari pats. I tos navarēšanas palīk, ko toļāk tu vairāk. Pat, te ir sadzīviski salīdzinājot ar 2 paaudzes atpakaļ, 3 paaudzes atpakaļ cilvēku varēšana, navarēšana tagad, man palīk baisnīgi. Tik mīsim porradzamajā diapazonā notiek te cilvēka, devalvācija, degradācija, cilvēcisko pagaisināšana, kā cilvēcisku saprast varēšanu i cilvēka myušs i cilvēcis myušs vai civilizācijas myušs atsašķir tikai ar mārumu. I pēdējo laika tī tādi vaicojumi, kas man nadūt mīra, ir vai civilizācijas vokors ir arī ituos zemes vokors, vai
par rītumu civilizācijas galu jau runāja, laikam, jos rašanos laika. Pilnīgi katrā gadsimtamā, tieši tā. Rītuma pasaules bojāja jau sen ir aprakstīta, paredzēta un prognozēta. Bet klausīs, varbūt drusku pēc tam varēšanam, nevarēšanam. Man atkal varbūt īt protā vēl viens vārds, kas ir svarīgs saistībā ar breivību. Vai tas nav saistīts ar to, ka cilvēks ir pazaudījis spēju izvēlēt? Par to, ka īspēju ir tik daudz. Ja mēs paējam 2 paudzes atpakaļ, tos īspējas bija, divi tik mazokas. Un to tev vajadzēja tikai pašam daudz lietas darīt. Itamā breidī tev ir tik daudz īspēju, ka varbūt te ir vienkārši cilvēka nespēja vai negribiešana izvēlēt. Un līdz ar to viss ir, teiksim, kā brīdis sacēja negatīvs breivībai. Tai, es saku, paigi dziļi paiem, ka te ir, namīlestības izpausme, jā. Es sacēju, tas nav gatavs, es vienkārši nav nobrīts. Es ir atsastojis varbūt kaut kādā, nezinu, vecuma attīstības pakopī, kuris vienkārši nesaprot, ko ar to darāt. Varētu būt arī tā, ka tehnoloģijas ir tikai tāds slīksnis, lai radītu sportisku interesi, tu porvarētu, tik tam pori. Varbūt timā ir visā arī dīvišku skaitu būtība, kad, tā kā veidisko pamatgudrība saka, ka viss jau ir tikai dīva kaita tāda. Tāda dīva pazaspēlēšana pašam ar sevi. Varētu būt, ka, lai mums nebūtu gars laiks dzīvot, tad tos tehnoloģijas paceļ tū slīksnēti augšāk, lai cilvēks varētu tikt tam pori. Vai citā leidzībā izsakot, cik lielu pasauļa vai visuma daļu mēs varam ar savu breivību aizpildīt. Par to, ka to, ko mēs neaizpildam, ir naskas cits. Timā tie visa spēle, kaita. Iespējams, ka tehnoloģijas ir arī kā porbaudējums cilvēka cilvēciskumam, jā. Par to, ka tas, kas tehnoloģiju līdzēja kā pazarodēja mašanu, jā, jo uztvēra, ka apmēram savu dzēvis daļu vai savu nadūt divus otru pusi, tad te ir tas pats princips. Ja tu tehnoloģiju redzi, ka, ja tev atviegloja tu kasdīnu, tu vienkārši varbūt vari aiziet iz būtisku un redzīs, ka, tas ir ok, bet tehnoloģijas visu tikai paotrināja. Tas ir enerģija, kas dod ja tu jai nakalpoji, paotrinājumu laikā. Tieši tā, bet ja tu jai nakalpoji, bet jū izmantoji par labu sev, tu vari aiziet arī līdz citiem mērķim. Tu vari nepazaudēt breivību, es domāju, tā. Ar zūbanu tu nekad namūsisi tik daudz cilvēku, kā tu vari ar atombumbu. Tas arī. Tas viss ir tikai realizācijas laika samazinājums. Dreizums. Lai mēs apjāktu dreižot, dot tehnoloģijas, lai mēs pat vīnes savus dzēvis ītvarūs apjāktu iz kurīni, dēļ kam, ka senāk tam vajadzēja 5, 10 dzēvis,
salīdzinojumam, tad tagad tam visam laika paotrinojums ir cik dreiz, ka tu vajadzētu apjākt vienas dzeivis laikā. Tai palīdzētu uzdot tūs vaicojumus, ka, es nezinu, cilvēks napazūt visā īspie informācijas tehnoloģija gūzmā, ka es tomēr uzdotu vaicojumu, kas es esmu, kāda ir mana dzīves jāga, dēļ kam es it esmu visporitamā pasaulē. Nu, tu goji caur tekstu, man redzīs, tu goji caur valodu, zināmā mārā, aiz savu brīvību. Kā vaļukam dēļ, ka tu ar nāzi vari maizi atgrīzt, tu vari cilvēku mūsis, tu vari ar blisi sātu aizstovēt, tu vari aizīt sābram gūvi atīt, ka tev pošam jos nav, vai tev nazgrib. Tādas milžīgas eksistenciālas izvēles, tu gribi sacēt, ja, kas cilvēku vai nu noved pie cilvēcisko, vai nu aizved pie pilnīgi cita. Tehnoloģijas ir civilizācija, mūsu brīvību paotrināja. Tas ir brīvības paotrinājums. Bet haoss ir aizvien lielāks visā. Gan cilvēka, man redzīs tādā psiholoģijā, mēs redzam, kādas ir statistikas, gan pasaules statistikā ar visām traģēdijām, ar visām ģeopolitikām. Izdūtu breidi itamā vītā, itamā ģeopolitiskajā situācijā kotra babiņa sacās, nu, tos brīvības tā kā drusku par daudz ir. Tamā visā ir kāda to dziļa jāga par to, ka tam svorstam ir voinu joleicvaroja itos brīvības padaudzums ar to, ka citā vītā jos palīk toļāk to mozoj, vai tas ir telpiski jāmūt. Laika ziņā jāmūt, ka tas svorsts, tāpat kā šūpelis, dait līdz kādam to punktam, kur ir kritiskīs pošā virsūnī, poša it kā brīvība, ka tu visatļauti. Ko gribēšu, to darēšu. Tam visam tad ir svorsts īt pretējā virzīnī, ka mūsu dziļāko būtība atrast veidu, kā radīt autoritārus režīmus, despotējus, politiskos cītos struktūras, kas tu brīvību atjam, pajam, ekonomiskī mehanismi tas pat nav tas būtiskākais, kā forma kādā, bet tas, ka kur navīn toļāk vai tuvāk, līdz ar rītumu visatļautību pazarodās, ku lielāka, tu dziļāka mazatļautība, tas arī ir, nu pat, es neesmu nekāds politiskīs analizētos, bet, nu, es to sajūtu, ka tāpat kā viena cilvēka dzīves telpas ītvarūs, te brīvība ir jālīdzsvaroja ar pienākumu atbildību vai kā lai to nosaukt. Nu, ar kaut ko tu dod pretim citim par to, ka, nu, par velti tu esi itamā pasaulī, pareizi.
Katram ir sava loma. Tikpat tas atsatīts arī uz valsti. Jā, protams. Par to, ka ir individuālo brīvība, ir valsts brīvība, ko valsts ar savu brīvību dara, ko cilvēks ar savu brīvību dara. Tas viss tomēr ir pakļauts tam sosta likumam. Brīvības cena? Nav brīvības cena. No brīvības cena ir valsts, cilvēks, cilvēciskums. Struktūras, sistemas, īkortes. Cena, es domāju, tādā ziņā, ka tu zaudēji no brīvības cenu, tu zaudēji to visu. Un brīvības cena ir tas pats droši vien, tikai draugi jau kaut kādā mārā nepazaudēt. Nu, tautas īstenās tas ir tas, kas, kaļņi nelēņi. Par to, ka būt nabrēvam, ir daudz vieglāk. Ja, nu, droši vien, jā. Varbūt arī drošāk. Vieglāk, drošāk, tev nav vajag pašam, tu vari tikai sēdēt, vainot ko nav. Vainot cilvēkus, vainot valsti, vainot apleicējus, pat pašam sevi vainot, bet tos cilvēciskos enerģijas palīk ko toļāk, to mazāk, lai žūtīs, vat no to kolna lejā. Nu brīvības kolna, nabrīvības lejā. I tas, kas mēs rodīs, kā brīvība tagad, ir totālo nabrīvība. Neko tik totāli nabrīva, kā visatļautībās, nezinu. Un izēja. Kā atrast tu izvēli sev, valstī. Nu, katram, protams, savu ir kaut kāda, ja, bet tomēr tādā vīna atziņā vai vaicojumā, es nezinu. Nu, laikam, ka tie brīvība cilvēkam dūta, ka mēs esam jai nolemti, nu tad laikam jābūt pateicīgam par to. I tāpat, ka laikam mazs bērns ar to, ko sauc par visumu, ir saistīts ar tādu cauruļoda izmēra pupas saiti, tad dzīves laikā tie saitei tas dīks palīk tīvoki, plonoki, šauroki. I tad, kad jī palīk pavisam plonītīvi, nu tad mēs beidzamies. I tāpat, ka tikko pīzimstot cilvēkam, tos brīvības ir neizmērojami daudz. Tikpat maz tev jos ir dzīves beigās, kad tu esi dasīts pie gultas. Cita līta, ka ko vairāk ārējos nabrīvības, to vairāk iekšējos brīvības. Es neesmu bijis cietumā, bet ir cilvēki, kas saka, ka nekad nav bijuši tik brīvi,
katorgā. Nu, Tīri laiks sev droši vien, jā. atsagrīžot pie citu pieredzes, kad Sartris pasacīja, ka viņš nekad nav jutījis tik brēvs kā Vācu okupācijas laikā, kad viņš sēdēja Štalaga nometnī Trīrā. Nu, es domāju, ka tā ir ne tikai jāmi un ne tikai mūsim, ka mēs tā dziļoksai pameklējam. Par to, ka visam ir te otro brēvības pusē nabrēvība, materiālos nabrēvības pusē ir garīgo visbrēvība. To arī paliksim. Tas ir skaisti. Garīgo visbrēvība. Paldies. Paldies.